Sveiks, karmas izzinātāji! Es rakstu šo video, lai tev būtu vienkāršāk skatīties ierakstus. Bet pašā sākumā gribu teikt, kas ir karma. Karma ir mūsu domu, vārdu, rīcības sekas. Tā kā mūsu domas rada emocijas, mūsu domas arī rada rīcības, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas tāds, kas visu laiku dzīvē var atkārtoties neapzināti. Bet mums ļoti svarīgi būt mūsu dzīvē pieaugušā pozīcijā. Tas nozīmē, ka ir svarīgi apzināties, ka es varu, es zinu, es saprotu, es uzņemos saprast, es uzņemos darīt. Tāpēc, kad informācija pati par sevi neko neatrisinās. Atrisinās kas? Atrisinās tās, ka tu darīsi. Pirmkārt ir jāsaprot, ko darīt, kāpēc darīt, kādā ziņā darīt, un šie karmas kodi palīdz saprast, kurā virzienā virzīties. Jā, galvenais ir saprast, un pēc tam pieņemt kā patiesību, ko man ir jādara. Es uzņemos pilnu atbildību, ko es daru. Nu, lūk, tātad ir tā, kad mēs klausamies pirmo lekciju, un tur būs chronoloģiskā kārtībā norādīti karmas kodi pēc kārtas. Ja? Es tev tagad jau sūtīšu šos aprēķinus un lekciju sarakstu. Un tu skatīsies pirmajā lekcijā savus karmiskos kodus, un es tev iesaku konspektēt un uzrakstīt, man tagad ir aktuāls šīs kods, jo šis materiāls tev paliks uz visu mūžu, un tu jebkurā situācijā varēs pie šī materiāla atgriezties. Ja? Pirmā lekcija ir bāzes lekcija, pirmā meistarklase. Uztin, paskaties, un tad vienkārši saproti, šobrīd man tas ir pats svarīgākais, kas ir jārisina. Tad tu ņem to kodiņu un skaties nākamās lekcijas. Un nākamajās lekcijās tev būs iedotas gan prakses, gan planētas, gan stihijas. Un ja tu izvēlēsies kaut vienu vai divas prakses, kuras tu darīsi ikdienā regulāri, lai mainītu savu domu par notikumu šo, vai mainītu savu attieksmi, strādātu ar to, jā, tur tās prakses ir iedotas. Es ļoti daudziem iesaku arī paklausīties par šāmaņa praksēm, jo tās ir domformu prakses, bet iespējamās prakses, kuras es tev norādu atbilstoši tavam kodam, es tev iesaku veikt. Kas tev ir jādara? Kas ir pats svarīgākais? Ieslēdz savu radošo prātu, savienotās prakses kopā un izvēlies to, kas tev rezonē. Ja? Tas ir ļoti svarīgi zināt, ka es varu, es saprotu, es izdarīšu. Tā ir pieauguša cilvēka pozīcija, nevis bērna pozīcija, kad viņš saka, ka es nezinu, nesaprotu, negribu un tā. Ja? Svarīgi ir saprast, kā šie metodika maina dzīves, bet tev ir jādomā par to, ko tu gribi, jo ir jāmainas iekšējais stāvoklis, jo realitāti mēs izmainīt nevaram. Mēs varam izmainīt tikai iekšējo stāvokli. Un šis ir brīnišķīgs diagnostikas materiāls, ja? Nav jābaksta tumsā. Tu diagnosticēsi, kādas ir tās aktuālākās problemātiskās situācijas jautājumi, un tev būs iespēja tos risināt. Ja tu kaut ko nesaproti, ja, tas ir normāli. Galvenais ir iet ar attieksmi, ko es saprotu, ka es sapratīšu to, kas man jāsaprot, būt atvērtam tam, ko visums tev dod, jo šī ir unikāla, fantastiska informācija. Lūk, bet ja tu gadījumā tev ir kaut kāds jautājums, un tu skaties to materiālu, tu droši vari man rakstīt. Un tas ir ļoti forši, kad cilvēki raksta, jautā, un to var uzreiz arī just, ka cilvēki dara, jo bez tavas darbības nekas nemainīsies. Ja? Ir taču tas teiciens, ja mēs ejam vienu ceļu un daram vienas lietas, notiek vien un tie paši notikumi. Tas nozīmē, ka viss notikums rada tu pats. Lūk, otra daļa, ko es gribēju pastāstīt, ja jūs gadījumā sūtiet karmiskos kodus kā partneriem, kā ar saviem bērniem vai ģimenēm, kā tas bieži notiek, ja jūs redzat, ka jums ir vienādi karmiskie kodi, ja, ar kādu no ģimenes locekļiem, sievām, vīriem, brāļiem, māsām, draugiem, tad saprotiet, ka karmiskie kodi nozīmē divas lietas. Vai nu jums ir ļoti liela saskaņa tajos jautājumos, vai atkal jūs trigerējat ļoti viens otru. Un tas nozīmē, ka te ir iespējama ļoti liela izaugsme. Lūk.
Tāpēc pieslēdzam radošo prātu, saprotam, ka viss rodas no mums pašiem, domājam par to, ko mēs gribam un kāpēc mēs to darām, jo dažkārt regulāri kaut ko darot, cilvēkam zūd motivācija. Jo slinkums negribās, tas nav ieradums, bet šo prakšu mērķis ir izveidot tādu ieradumu, jo mums ir ļoti svarīgi domāt par to, ko mēs gribam, nevis par to, ko mēs negribam. Tāpēc, ka katra tava doma, katrs tavs vārds ir tava enerģija, tava vibrācija. Un jautājums ir par to, ko tu ievibrē šai pasaulē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi domāt par to, ko es gribu, un priekš tā kaut ko izdarīt. Jo, lai mēs dzīvē kaut ko dabūtu, mums nekas gatavs bieži vien dzīvē nekrīt no koka. Tas ir labi, ka mums ir āboli, ka mums ir bumbieri, kas aug kokos. Tas mums nosacīti ir gatavs, tādas dzīves dāvanas, jā. Bet, lai piekļūtu citām dzīves dāvanām, ir jāpadarbojās ar karmiskajiem jautājumiem, jo karma ir brīnišķīga lieta. Tur, kur ir problēma, tur ir izaugsme. Nu, lūk, jau karma runā par izaugsmi. Talanti, kas tev ir iedoti automātiski, tie ir tie vieglie talanti, kas nāk viegli, jā. Nu, lūk, bet karma ir tie uzdevumi, kas tev ļauj attīstīties. Tāpēc uztver to kā attīstības materiālu. Un, ja tu gribi sarunu ar mani, tev ir fantastiska iespēja ar ļoti lielu atlaidi mēneša laikā, kopš pasūtījuma saņemšanas, pasūtīt ar mani sarunu. Bet viss piedāvājums ir minēts failiņā PDF, ko es tev nosūtīšu, lai tev veicās, un es zinu, ka tev izdosies. Atā.